Jābūt 21. 21. Aparāts 24 eiro 98 centi. Jūsu rēķina numurs atmaksai 5 4 2 4 2 6 0 4 domuzīme 5. Jūsu pakalpojumu darbība tiks atjaunota 24 stundu laikā pēc samaksas saņemšanas Latelekom kontā. Aicinām turpmāk norēķināties saulaicīgi. Rēķina numurs un summa apmaksai. Taustiņš 1. Tūkošais rēķins. Taustiņš 2. Aplikušās bezmaksas un papildus minūtes. Taustiņš 3. Saruna ar operatoru. Taustiņš 0. Informējam, ka ērti un ātri uzzināt informāciju par rēķiniem var internetā. Mans Latelekom LV. Par norēķinu jautājumiem Latelekom speciālisti jums palīdzēs darba dienās no 9 līdz 18. Visu par savu rēķinu un sarunām varat uzzināt pašapkalpošanās vidē internetā mans.latelekom.lv. Par tehniskiem traucējumiem lūdzu zvaniet atkārtoti un izvēlieties tehnisko palīdzību. Izvēle numur 4. Bet atslēgt elektrību gan viņi var nedarba dienās. Atslēgt Latelekom pakalpojumus, pareizāk sakot. Viņi ir atslēguši internetu, lai gan es vēl 2 dienas atpakaļ ar Vēsmu runāju un viņai jau stāstīju sekojošas lietas. Kad rēķinu man vajadzēja maksāt 21 eiro, tāds man bija atrunāts cipars, kur bija 17 par internetu plus 5 par telefonu līniju. Bet viņi man sūta 25. Pēc tam viņi man sūta kaut kāds modēmas, kur 170 vēl klāt. Modēmas es aizstiepu, visu atdevu atpakaļ. Bet 25 kāpēc viņi grib, lai es maksāju. Par ļoti zemes vēl tāds lēnu internetu. Es viņiem, pirms tam bija 30 vispār. Es pirms pusotru mēnešu zvanīju viņiem un sarunāju, ka 21 būs. Kāpēc 30 vispār par tik sliktu internetu? Ka man Rīgā man bija 100 optiskais ātrums internets par 21. Un robežos lēns internets par 30 man bija. Es tagad sarunāju par 21, kad beidzot man būs. Pirms pusotra mēneša tādus līgumu sarunāju. Viņi man atsūta internetā līgumu uz nepareizu adresi, uz dzīvokli, kurš man vairs sen nav. Ja? Un ar 25 un kaut kādas 60 minūšu vēl izdomājuši kaut kādu piepakalpojumu turklāt, kas maksā 5. Es tādu nekad neesmu prasījusi. Es viņiem zvanu un saku, man vajag citā adresē, man vajag normālu ciparu, ja es nemaksāšu ne par kādām 60 minūtēm, ko es neesmu pasūtījusi. Un modēmas es esmu aiznesus. Ko jūs man vēl 180 par modēmām prasat? Jā, atradu, ka modēmas ir aiznesus, noņēma adresi, jaunu līgumu neatsūtīja. Un joprojām viņi grib kaut kāds 25. Tagad pēkšņi viņi atslēdza internetu. Lai gan viņi atsūtīja man īziņu, ka līdz 4. ir jāsamaksā. Bet jau 30. viņi atslēdza internetu. Nu, kaut kāds murks vispār. Tāda patvaļība. Pilnīga korporatīva patvaļa. Un šī jau ir tiešām genocidāla patvaļa, jo šobrīd nauda viss ir kļuvusi digitāli un nevar neko izdarīt bez šitiem pakalpojumiem. Ja sevišķi ņemot vērā to, ka es esmu Latviešu biedrības komunikāciju un internetu pārvaldniece, ja, tad tas vispār ir prettautisks un pretvalstisks akts, ka viņi ir atslēguši šo internetu. Ja? Jo mēs, un sevišķi laikā, kad man vēl bija jāatkaujās no šitiem te, kuri man Tvaikielā gribēja iebāzt, ja? Viņi atslēdz no internetu. Nu vienkārši super. Es to vēl gribētu saistīt kopā ar to faktu, ka tas ir saistīts ar Tēlijas un Mēra, kura ir šobrīd arī īpašnieki, liels klāsts akciju. Viņi ir īpašnieku lokā. Latelekom Zviedri iepirkušies, ja? Un man ir Free Latvija YouTube kanālā arī viens video par to, kā es sazinos ar Zviedru
Tēliju, kas arī ir bijusi Tēlijas un Nēra, ja? Un viņi man skaidri un gaiši pasaka, ka viņus pamatiedzīvotāju tiesības neinteresē, un viņus pilnīgi nekas neinteresē. Viņus interesē arī tikai digitāla samaksa, ja? Pa visiem rēķiniem. Tas ir Zviedrijā. Un tur es runāju ar augstāko Tēlijas un Nēra koncerna īpašnieku, es atvainojos, vadītāju, priekšsēdētāju, ja? Viņam bija aizsūtījusi vēstulē, ka viņiem jāievēro pamatiedzīvotāju tiesības. Atzvanīja viņa sekretāri un pateica, ka ne, viņiem nekas nav jāievēro, visi ir līdztiesīgi, pareizāk sakot, līdztiesīgi ir tikai tie, kuriem ir eiro digitālie. Tie visi ir līdztiesīgi, tā ir tā līdztiesības definīcija, ka tie, kuriem ir eiro digitālie, tie ir tie līdztiesīgie, kuri var saņemt šos pakalpojumus, lai vēl vairāk digitālos eiro saņemtu. Un tie, kuriem ir savādāks dzīvesveids, tie visi ir tie, uz kuriem var nospļauties. Jo viņi man skaidri un gaiši zviedriski pateica, mēs taču esam peļņu nesoša korporācija. Mēs apkalpojam tikai cilvēkus, kuri mums ar digitālajiem eiro maksā. Ja? Un tāda ir mūsu izvēle. Mēs tā gribam. Mēs netaisamies nekādiem pamatiedzīvotājiem neko maksāt. Tā jūsu izvēle dzīvot bez elektrības, jūs gribat būt cilvēki, kuriem nekā tāda nav kā mums, modernajiem, komfortablajiem kaifistiem, ja? Un mums par jums nav jārūpējās. Es viņai saku, nē, tā tas nav šī sabiedrībā, kur ir uztaisīta digitālā nauda, kur vispār nav iespējams vairs norēķināties pienu un maizi dabūt veikalā, ja tev nav karte, ja? Tad tas ir tagad korporatīvais fašisms. Es viņai saku, jūs veicat kriminālu darbību, atslēdzot cilvēkiem šos līdzekļus. Viņa teica, nē, tā tas nav. Mēs esam starptautiska korporācija, mēs darām, kā mēs gribam. Mēs tikai peļņu. Un viņiem gadāni ir neslikta peļņa. 30 miljārdi. 30 miljārdi zviedru kronu Tēlija kompānijas korporācija nopelnīja pagājušajā gadā. Tas ir 3 miljārdi eiro apmēram. Un saprotiet, viņi tiešām, viņus interesē tikai tie, kuri viņiem sagādā šos ienākumus. Lai gan arī Zviedrijā šī kompānija ir uzurpējusi, apēdusi iepriekš valsts uzņēmumu. Valstiskās telekomunikācijas, liekas, viņš saucās telegrāfa, kaut kāds telegrāfs Zviedrijas, ja? Tās tagad pārņēma tā Tēlijas un Nēra, no kuras tagad uztaisīt tā Tēlija kompānija starptautiskais mega koncerns, kuri ir iepirkušies vēl Latvijā, un mēs tagad esam arī šai korporācijai vēderā. Un mūsu Latelekom, kas bija valstisks uzņēmums, ja, arī tagad ir šai Zviedru mega korporācijai vēderā. Un viņi nerūpēsies, un mums nē. Un tas, ka viņi tāsa peļņu, arī ir pilnīgi pasaku stāsti. Tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies viņu kompānijas mājaslapā peļņas grafiku, tad mēs ieraudzīsim, ka peļņas grafiks nokrita ļoti, ļoti milzīgi strauji 2009. gadā, kad viņš šeit uztaisīja mums to krīzīti, ja, un tik daudz cilvēks izzina no šejienes ārā ar sociālo-ekonomisko ieroču klāstu. Un šī gadījumā, kas tad iznāk? Ka šitas nemaz arī nav peļņas process. Šitas ir visīstākais, inkvizitorais kara process. Šī ir sociāla-ekonomiskā kara inkvizīcijas korporācija. Tēlija kompānija, kura Tēlijas un Nēras izskatā arī apēd Latelekom. Mūsu valstisko Latelekom, valsts uzņēmums, kas kādreiz bija. Un ar to arī saprotams ir, ka šeit vairs nav valsts, šeit ir vairāk korporāciju, inkvizitorais sindikāts. Un tas mums ir steidzami jāapstādina. Mums šeit ir jārestaurē valsti, kura šeit atbilst Satversmes 2. pantam. Vara pieder tautai. Un kas tad ir tauta? Tauta. Protams, ka 18. gadā
Latvieši bija 80% no tiem, kas nodibināja valsti. Tajā procesā, kad dibināja valsti, bija 80% latvieši. Un tieši latviešu biedrības bija 3000 pēc konversāciju vārnīcas brīvvalsts laikā šeit. Un tās ļoti mērķtiecīgi augstākā padome nerestaurēja 4. māja republikas izveidas laikā, bet norestaurēja visas jezuītu 8 jūdaisma reliģiju baznīcu sektas, kuras šeit nodibināja milzīgu sektu, ko sauc par Latvijas republiku, korporāciju. Un notiek karš garīgajā, sociālajā, ekonomiskajā un arī, protams, vides piesārņošanas plānā. Ja? Tā ir vesela matrica. Un par to ir veselas jau 4 konferences notikušas latviski, krieviski, angliski un zviedriski, kuras saucās Criminalize Nuclear War Systems, kriminalizējot atomkara sistēmas. Un tagad notiks angļu konference, un šīs sistēmas kriminālās tiek apstādinātas sadalot šīs korporācijas. Labvēlīgās, miermīlīgās, vienībās, kas atbilst Satversmes 2. pantam Latvijā, un līdzīgi panti ir visās citās valstīs, un tās arī jāatgriež ir tautu pārvaldē. Tāpat kā Zviedrijā ir šis senais telegrāfs viņu, ja, kurš nodrošina Zviedriem telekomunikācijas. Un arī viņi cieši tāpat kā mēs, un arī visi citi. Tautu ļaudis ir milzīgā šobrīd genocīda stāvoklī, kas šobrīd ir stādināms, lai top. Un pie visa tā vēl klāt ir pilnīgi neticamās lietas. Redziet, tas ir šodien, 3. jūlijā, kad manā Mans Latelekom kontā ir rakstīts, ka viss ir samaksāts. Pilnīgi nekādi parādi. Dīta rietuma. Gan visi iepriekšēji rēķini bija samaksāti, nu jā, bet viņi bija samaksāti. Bet tas, ka viņi ir pa nulēm, to gan es nesaprotu. Kāpēc viņi šeit rādās pa nulēm? Bet, ja atver rēķinu, tad tur ir pa nulēm, bet parāds ir 185 pa tām modēmām, kuras es jau esmu atdevusi. Nu, vispār es teikšu tā, viss tā grāmatvedība ir pilnīgi šizofrēna. Šeit viss ir pa nulēm, vai arī milzonīgi parādi, 185. Un telefoniski viņi stāsta par kaut kādu rēķinu, kas ir 47. Nevar vispār saprast, kas tas tāds ir. Un internets vairs nestrādā. Nu, vienkārši šokējoši. Pa nulēm. Viss ir samaksāts. Viss ir samaksāts. Nu, pilnīgi neko nevar saprast. Uzklikšķinu uz sākums. Visi rēķini ir samaksāts. Nu, pasakiet, lūdzu, šitās korporācijas, viņas nav trakas. Nu, vienkārši trakas korporācijas,
saprast, kā tas viss tā var sanākt. Jo sanāk tā, ka mēs rēķinu, maija rēķina nosūtījām 20. maijā starpākai, jā, bet viņa nav veikusi to maksāt. Nu, bet man taču bloķēta konti, es taču zvanīju, es vēl dažas dienas atpakaļ zvanīju un runāju ar Vēsmu Latvtelekomā. Zinat Vēsmu, ja? Zinu, jā. Nu, redz, un viņai visu izskaidroju. Te ir pilnīgi vienkārši neticamākā situācija. Par ko vispār mēs te runājam? Es burtiski jau 10. reizi jums zvanu un prasu dabūt normālu rēķinu no jums, un es viņu joprojām neesmu dabūjusi. Jo pirms tam man bija jūsu rēķini uz 30 eiro, ja, par ļoti sliktu līniju izumos. Es pirms pusotru mēneša atzvanīju un palūdzu paskatīties, vai nevar dabūt normālāku cenu, jo es parasti par ļoti labu 100 ātrumu optisko maksāju 21 eiro, ja, Rīgā dzīvodam. Labi, jūsu kolēģi pārtaisīja man rēķinu uz 21 eiro ar kapeikām. Es tādu rēķinu nevienu reizi no jums neesmu saņēmusi. Tad tur bija pieceptas klāt modēmas vecās, kuras sen jau ir nodotas atpakaļ. Un mans Latvtelekom internetu vietnē stāv rakstīts, ka visi rēķini man ir samaksāti. Nu, pilnīgi kaut kāda traka situācija, neko nevar saprast. Tur grūti pateikt, jo sanāk tā, ka mēs atlaidam piešķīrām, jā, maksāj, un ienākot sistēmā mācās to labāk. Tur arī caurumā lapā ir izrādās, ka maija rēķins jums ir par summu 4,98, un jūnija rēķins summu 22,84. Nu, redz, bet... Vai tad jāmaksā ir atmuguriski, ja? Ne, jums ir tā, ka jūs sākumā lapā redzat divus rēķinus, jā, un tad jūs varat sākt to apmaksu ar maija rēķinu. Jūs gribat teikt, ka maija rēķins nav vēl samaksāts? Nē, nav. Tad vārds sakot, tas ir maija rēķins, kas ir 24, ja? Jā, 24,98. Jā. Un jūnija rēķins ir 21. 22,84 jūnija rēķins. Kāpēc tur vispār ir kaut kā 22,84, nevis 21, kā tur bija jābūt? Tāpēc, ka soda nauda. Es nedzirdēju, ko jūs teicāt? Soda nauda vēl klātīgi aprēķināta. Pa nokavēšanos, ja? Jā. Un vārds sakot, tas ir pa 2 mēnešiem tas viss kopā, ja? Jā, 47,82 2 mēneši. Nu skaidrs. Un vai ar jums var kaut ko sarunāt, ka es samaksāju pa 1 mēnesi un jūs pieslēdzat klāt viņu, jo... Tur sanāk tā, ka sistēmā tas viss notiek automātiski, jā, vai mēs neko nevaram ietekmēt. Sistēmā viss notiek automātiski? Jā, ko līdz sistēma naudu saņem, jā, tad pakalpojumi 8 stundu laikā tiek arī pieslēgti atpakaļ. Kā? Nu, cilvēki nevar šo sistēmu ietekmēt, ja? Nu, tas viss ir automatizēts. Jā, tāpat kā jūs bankā, piemēram, maksājat, rēķina numuru. Tur, nesēž cilvēks un neatstrādā tos maksājumus, jā, bet viss automātiski notiek. Vārds sakot, mēs esam datorspēlē kaut kādā kompjūteru spēlē, kuru cilvēki neietekmē. Tas taču ir vispār tā kā Alien filmās. Nu, tā ir sistēma. Jā, diemžēl mēs tur neko ietekmēt nevaram. Jūs saprotiet, ka tāda sistēma var izraisīt atomkarus? Tāpēc, kad es, piemēram, strādāju ļoti svarīgu darbu, priekš tā, lai neiestātos karš. Jūs man atslēdzat vispār visas telekomunikācijas, ja? Un piedevām vēl nesazinoties ar manīm. Man atnāk īsziņa, ka man jānomaksā rēķini līdz 4. jūlijam. Jūs atslēdzat 30. jūnijā. Mēs jums sūtījām informāciju 13. jūnijā. Bet es atzvanīju un Vēsma man teica, ka noskaidros, neko neatzvanīju. Šitas, ka man jāsamaksā rēķini līdz 4. jūlijam, man pienāca burtiski vēl 5 dienas atpakaļ, ja? Bet jūs atslēdzat daudz agrāk. Var sakot, izskatās, ka jūsu visu to darbību ir pārņēmusi kaut kāda kompjūtera programma, kuru jūs nevarat ietekmēt paši. Šajā gadījumā konkrēti pakalpojumi tika atslēgti par parādu rēķinu. Jums bija sūtīta brīdinājuma vēstule, kurā bija norādīts, jā, ka parāds ir jāsamaksā līdz 3. jūnijam.
lieta ir tāda, kad es esmu samaksājusi parādu Latvijas Telekom valdei 15. jūnijā. Un es neesmu saņēmusi no viņiem it nekādu atbildi, ja? Kādu tieši parādu jūs maksājāt? Es viņiem samaksāju diezgan nopietnu summu. Es tagad nepateikšu no galvas, kad jūs man zvanat, es neesmu tur, kur ir visi rēķini, ja? Viņi man nav atbildi atsūtījuši. Šitas vispār izskatās, ka šitas ir pilnīgi kaut kāds necilvēcisks process. Jūs esat kļuvuši par pretsabiedrisku korporāciju, kas, jūs saprotiet paši, jūs esat sistēma, kurā cilvēkiem arī nauda atrodas. Jo tagad nauda ir kļuvusi digitāli, ja? Jūs saprotat to? Jā. Cilvēki maizi un pienu nevar nopirkt. Viņiem bērni, veci cilvēki, viss kas ir, pašiem veselība. Jūs zināt, ka jau Latvija atrodas vienā no sliktākajiem rādītājiem, ka cilvēki mirst šeit visvairāk, ja? Un vēl šitāds murgs, kad ar jums neko nevar sarunāt, jūsu valde neko neatbild. Es iesniedzu viņiem parāda atmaksu pamatiedzīvotāju biros. Viņi man neko nav atrakstījuši, ka viņiem kaut kas neapmierinātu, ja? Viņi tā kā nebūtu, ja? Tā kā nebūtu vispār cilvēku. Ka es jūs pastraucu, ja, bet nekas. Kā lūdzu, es nedzirdu jūs. Jūs maksāt valdē, es diemžēl nemācīšu jums neko pateikt. Šobrīd mēs runājam konkrēti par summu, jāsaka parāda 24,98 €. Jā, bet tad mēs runājam par digitālo spēlīti, kuru jūs esat mums uzbāzuši. Šitas kādreiz bija valstisks uzņēmums. No šitā ir atkarīgi cilvēku un tautas dzīvība, ja? Un jūs esat kaut kādas peļņas nolūkos tagad nodibinājuši šeit fašistisku kriminālu korporāciju. Un mēs vairs nevaram vispār dzīvot. Nu, jau miljonus latvieši ir izbraukuši no šejienes. Nu. Un ja jūs tūlītās nevarat sakārtot šito lietu cilvēcīgi un sataisīt man, lai tas 24 stundā laikā būtu internets atpakaļ man, un mēs sāksim civilizēti risināt šo jautājumu, ja? Šajā gadījumā mēs jau nācām pretī, mēs jums piedāvājam atlaidi pakalpojumu. Kādu atlaidi, ja pamatiedzīvotājiem šeit vispār nav nekāda iespēja norēķināties ar savu naudu? Mums ir Rothschild un Rockefeller naudu uzbāzta, ja? Šobrīd Latvijā ir tāda situācija, ka pats abonents var izvēlēties operatoru, pie kura pieslēgt pakalpojumu. Nav nekādas izvēles šeit, jo man ir vajadzīga tiešā līnija. Tā ir vienīgā līnija, kura nodrošina veselīgu internetu. Pārējās Wi-Fi internetu, ko visi šitie LMT un visi pārējie tur taisa, ja? Viņas vispār bojā veselību. Tas ir vispār viļņu. Tie ir viļņu ieroči, kur padara cilvēkus neauglīgus un slimus. Lai pakalpojums šajā gadījumā būtu pieslēgts, tad jums ir jāveic parāda atmaksa. Es jau esmu viņu atmaksājusi un esmu iesūdījusi visu jūsu Latvijas Telekom valdei. Un es neesmu saņēmusi nekādu vēstuli, ka viņi nebūtu derīgi, ja? Tāpēc jūs lūdzu sazinieties ar savu vadību un atrisiniet šo jautājumu. Un lūdzu pasakiet viņiem, ja, ka mūsu darbība ir saistīta ar visu latviešu biedrības darbību, jo tas esmu es, kas ved šo visu darbību, ja? Un otrām kārtām starptautiskas konferences, atomkara sistēma apstādināšanā, ja? Un tas ir ļoti dzīvības svarīgi, eksistenciāli svarīgi, lai mums būtu internets. Un to jautājumu par atmaksu vajag risināt civilizēti, nevis tā, kā jūs to darat. Valde nav man atbildējusi uz vēstuli, ja? Un ja jūsu korporācijas valde ignorē pamatiedzīvotāju latviešu biedrības darbību un var atslēgt un likvidēt mūsu darbību tādā veidā, tad jūs esat pretvalstiska, prettautiska organizācija, ja? Un mēs vienkārši tad ziņosim šito visu ministru kabinetam un nāksies šito privatizāciju jūsu korporācijas atkal atgriezt vēl, nāksies šo jūsu uzņēmumu atkal nacionalizēt, ja? Jūs man dzirdat? Es klausos, jā. Ja? Šajā gadījumā tad man diemžēl nav tās informācijas par veikto maksājumu, tad noteikti tuvākā laikā arī sniegtu informāciju. Ko sniegs? Jūs neko, man ir 24 stundu laikā jāatgūst internets. Tagad, ja? Kā jūs lūdzu sauc? Šobrīd tad ir jāveic atmaksa. Kā jūs lūdzu sauc? Mani sauc Ingrīda.
Ingrīda, kā ir jūsu uzvārds? Nākamais. Ingrīda Nākuli, ļoti patīkam. Es atvainojos, ka jums ir tāda smaga saruna, ja? Bet jūs pārstāvat šo korporāciju, kuru šobrīd veic pretsabiedrisku darbību, pat Latviešu biedrību, ja? Un jums būs jāpārstāv šī saruna ar Latelekom valdi, ja? Tāpēc, ka mēs esam iesūtījuši apmaksu un atbildi neesam saņēmuši no viņiem. Jā, labi, tad es nodošu informāciju tālāk vadītājiem, jā, un šis jautājums. Un kamēr mēs neesam saņēmuši no Latelekom valdes atbildi, jums ir jāpieslēdz tūlīt pat mums internets. Nu, tur es, diemžēl, neko nevaru ietekmēt, ja es šo informāciju nodošu tālāk vadītājiem, jā, tad jau tālāk mums izlēmtas jautājums. Un kā sauc jūs vadītāju? Nu, man nav tiesību jāiesniegšu informāciju. Ak, jums nav tiesības sniegt šo informāciju. Jā, ļoti skaisti. Jā, es tikai nododu informāciju tālāk, jā, tālāk jau šo jautājumu sakārtu. Tālāk. Nu, šitas taču ir karš, mīļā sirds. Šitas ir karš, ko šitā korporācija jūsējā veids pret pamatiedzīvotājiem Latvijā. Nu, šajā gadījumā es jums paskaidroju, jā, kā tiks risināts šis jautājums, jā, un vairāk, diemžēl, neko. Bet jūs esat pieņemti darbā iznīcināt cilvēkus, kuri šeit dzīvo Latvijā. Atslēdzot šīs komunikācijas, jūs veicat, tāpat kā kādreiz cilvēks šāva nostā, jūs tagad atstājat viņus bez maizes, ja? Un šajā gadījumā es jums izskaidroju, jā, es saprotu, Ingrīdiņa. Bet lūdzu, tad arī panāciet, lūdzu, lai jūs vadītāji man atzvan, labi? Jā. Liels paldies, Ingrīdiņa, un jauki jums svētdienu. Visu labi. Jā, jums tāpat visu labu.